Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien pastāstīšu atlikušo daļu par vakar, iepriekšējo dienu, ko pārāk ilga raidījuma dēļ nevarēju pastāstīt, bet galvenā ziņa šodien nenāks no kaujas laukiem, galvenā ziņa šodien nāk no Amerikas. Jo parādījās jaunā informācija, ka prezidentam Trumpam ir uz galda nolikts plāns, kādā veidā viņš varētu samierināt Krieviju un Ukrainu viņa stilā. Tad uzreiz ar to arī sākam. Tātad vakar šie divi kungi, atvaļinātais ģenerālis Keits Kellogs un Fred Flits, pētnieks, tad iesniedza Trumpam plānu, kurš paredz apturēt ASV militāro palīdzību Kijevai, ja vien tā nerunās par mieru ar Maskavu. Tas ir virsraksts, kā parasti avīzēs, mazliet lietas pārspīlē, bet tā lieta atbilst patiesībai. Jo šajā plānā principā ir 4 lielie punkti, un tad Ukraina jau izteica savu viedokli, ka nepiekrīt viņa nekādam tādam plānam, bet kas tad tajā plānā iekšā ir? Pirmais punkts ir informācija priekš Ukrainas, jo viņa iegūs, turpinās dabūt ieročus no ASV tikai tad, ja tā iesaistīsies miera sarunās ar Krieviju. Tātad, zināmā veidā ultimāts, tātad noteikti ir jāuzsāk miera sarunas. Vienlaicīgi ASV brīdina Maskavu, ka ja tā nesāks runāt par mieru ar Ukrainu, tad viņi apsola atbalstīt Ukrainu ar maksimāli lielo militāro palīdzību, kā viņi pasaka tajā tekstā, apbruņot līdz zobiem. Tā kā šeit būs spiediens uz abām divām pusēm, bet kā mēs saprotam, Krievijas puse, protams, ka piekritīs piedalīties miera sarunās, jo tai šāda veida formāts ir labvēlīgs. Miera sarunu laikā tiek runāts par pasludināto pamieru, un tas pamatosies uz pašreiz esošajām frontes līnijām, kur tie spēki atrodas, tur tad tas konflikts uz sarunu laiku tiek arī iesaldēts. Protams, kā jūs saprotat, Ukraina galīgi nepiekrīt šādai te pozīcijai. Un ceturtais ir par dalību šajās sarunās. Krievija pasolīs, ka Ukrainas pievienošanās NATO tiks atlikta uz ilgu laiku. Kāpēc es uzskatu, ka tā ir vissvarīgākā ziņa? Tāpēc, ka tā mums iezīmē iespējamo ASV pozīciju, iespējamā jaunā ASV prezidenta. Jūs zinat, ka šī gada beigās notiks ASV prezidenta vēlēšanu, un tas iezīmē veidu, kā viņš varētu skatīties uz Ukrainas konflikta atrisināšanu. Pagaidām, kā es gribu vēlreiz pateikt, tas ir tikai izskatīšana iesniegtais plāns, tas nav nekas, kas ir iekalts akmenī, bet tas iezīmē noteiktās tendences, kā noteikti politiskās aprindas ASV redz šī konflikta turpmāko atrisināšanu. Pēc maniem uzskatiem tā ir daudz svarīgāka ziņa nekā paziņojums par to, ka Eiropas Savienība nolēma uzaicināt tomēr Ukrainu un Moldovu pievienoties Savienībai. Šī gadījumā tas viss, diemžēl, paliek otrajā plānā, jo tieši ASV nostāja šajā jautājumā būs, es domāju, noteicošā loma. FAB 300, jā, diemžēl, skaistais stāsts ar netrāpīšanām nāk uz beigām. Vavčanskā uzbrukums 25. jūnijā. Te bija tā viena no ēkām pēc informācijas. Krievijas puse paziņo, ka te bija Ukrainas karavīri, Ukrainas 92. brigādes štābs izvietots, un tad tā ir tā karte, vieta uz kartes, šī ir tā ēka pie Proletarskās ielas, un te mēs redzam FAB 3000 trāpījuma rezultātus. Puse ēkas vienkārši fiziski nav. Un tas parāda, cik spēcīga ir šī planējošā bumba, kura reāli ir spējīga iznīcināt mājas, nevis tur bojāt, nevis tur kaut kādus izspridzināt pāris stāvus vai kaut kādu daļiņu no mājas. Šī bumba ir spējīga reāli
notīrīt mājas no zemes virsmas. Un tagad mēs redzam, ka Krievija mēģina uzlabot šo bumbu mešanas precizitāti, un pagaidām viņi trenējās uz objektiem, kas atrodas tālāk no frontes līnijas, jo, protams, ka viņi baidās, ka tāda bumba var uzkrist uz galvas arī Krievijas vienībām, jo, kā mēs redzējām iepriekšējos mēģinājumos, bija pat novirze no mērķa 100 metru, bet tagad mēs redzam, ka tie trāpījumi ir arvien precīzāki. Paskatīsimies, kas notiks ar nākošajiem pāris mēģinājumiem, bet mēs saprotam, ka šo bumbu mešanas precizitāte diemžēl tikai uzlabosies, un tā ir vēl viena liela problēma priekš Ukrainas armijas. Terorakti Krievijas teritorijā turpinās. Mahačkalā viss nav beidzies. Tur vēl joprojām turpina uzdarboties gan vietējā policija, gan vietējās drošības iestādes. Tā kā situācija šeit vēl nav beigusies. No lielām lietām ir jāatzīmē to, ka ir atkal notikusi gūstekņu apmaiņa 90-90, kas ir vienmēr laba ziņa, kad karavīri atgriežas atpakaļ no gūsta. Tas, man liekas, ir otro reizi šogad, kad tāda apmaiņa notikusi. Gribētos, lai tās notiktu vairāk un lai vairāki Ukrainas karavīri atgrieztos atpakaļ no gūsta. Apšaudes. Sāksim ar 13. jūnija apšaudi Sevastopolē. Nav nekādu pierādījumu, ka kaut kas kaut kur bija iznīcināts. Tāpēc par šo apšaudi aizmirsīsim, bet ir cita apšaude, kur ir šis tas interesants. Bet vispirms MiG-31 Krievijas gaisa spēku ir uzbrucis Global Hawk amerikāņu dronam, kurš pazudis no radariem, kad attiecīgi Krievijas puse pasludināja, ka visdrīzāk tas drons ir notriekts, un tad vairāk amerikāņu droni te nelidināsies. Bet, ja mēs paskatāmies neatkarīgos avotus, tad mēs redzam, ka viens drons atlido uz Siganellu, uz Sicīliju, un tur uz vietas nosēžās. Un, ja mēs paskatāmies, kas tas pa dronu, tas ir tas pats Global Hawk ar to pašu reģistrācijas numuru, kurš tad bija pacēlies no šīs aviācijas bāzes kādu laiku iepriekš, kad viņš veica šo izlūkošanas lidojumu. Kas nozīmē, ka nē. Visdrīzāk tas, kas ir noticis, šis drons vienkārši izslēdza savu transponderu un vairāk neraidīja signālu. Bet drons pats par sevi ir sveiks un vesels. Bet tas iezīmē zināmās izmaiņas Krievijas gaisa spēku darbībā šajā rajonā. Visdrīzāk tagad Krievija aktīvāk sāks pretdarboties pret amerikāņu un citu NATO valstu droniem, kas darbojās gaisa telpā virs Melnās jūras. Tagad pie uzbrukuma 23. jūnijā. Atceraties, Vicino stāsts, ka aizlidoja tikai viena raķete, visas pārējās notriektas, izrādījās, ka nē. Un šī ir tā bilde no pēc trāpījuma Vicina, un te mēs kā minimums redzam vienu, divus un iespējams arī 3 trāpījuma vietas. Kas nozīmē, ka no šitiem te atakams raķetēm vai raķešu bija vairāk, vai atkal stāsts par to, ka viss ir notriekts, neatbilst patiesībai. Bet šitas Vicina objekts ir ļoti interesants pats par sevi, jo šeit mēs redzam, te ir vairākas tādas lietas, par kurām laikam kādreiz pastāstīšu atsevišķi. Jo šī ir lielā kosmiskās novērošanas un sakaru stacijas. Un tad šeit ir vairāki objekti, ja mēs paskatāmies uz šitiem te, šitiem ir 4 un 4,8 šķīvīši, un tad šis te objekts reālā dzīve izskatās šādi. Šitā ir monstrozā stacija, kosmiskās sakaru un komunikācijas stacija, kura tad nodrošina reāli ir ļoti svarīgs punkts vispārējā Krievijas izlūkošanā un pretgaisa aizsardzības sistēmā kā tādā. Tā kā uzbrukums un bojājuma nodarīšana šī stacija arī būtiski ietekmēs Krievijas pretgaisa aizsardzības spējas
un gaisa telpas, tā skaitā arī kosmosa novērošanas spējas. Tā kā ļoti interesants trāpījums. Cerēsim, ka mēs zināsim precīzāk, kas tad šeit ir iznīcināts. Pagaidām tie satelītu uzņēmumi ir tādi, kādi ir. Virzamies tālāk. Zaparīžie šeit vēl joprojām galvenie uzbrukumi Krievijas armijai notiek šajā te vietā starp Novomihailovku un Nikilskie. Un aktivizējās arī frontes posms uz Staramajorski Uražaine, kur mēs redzam arī Ukrainas armija ir veikuši zināmus pāris pretuzbrukumus, diemžēl pagaidām neveiksmīgus. Paskatāmies tad, kas te ir noticis. Tātad šeit no šīm te pozīcijām mēs redzējām Ukrainas armijas pretuzbrukumus te un te, kuriem diemžēl nevainagojas ar panākumiem. Krievijas armija attiecīgi izlīdzināja fronti šajā te vietā, un viņi turpina uzbrukt Uražaine un ļoti aktīvi uzbruk visiem objektiem starp Uražaine, un te jūs redzēsiet, starp Uražaine un Blagodatne. Uražaine mums ir šeit, Blagodatne ir šeit. Tātad tas ir tas ceļš, kas savieno vienu ar otru, un tad attiecīgi tur arī mēs redzam, ka Krievijas armijas droni šeit plosās un tad neļauj evakuēt ievainotos un atvilkt vienības uz atpūtu, kā arī neļauj piegādāt munīciju, pārtiku un citas lietas tiem Ukrainas armijas karavīriem, kurie cīnās Uražaine. Nav tā, ka galīgi nekas te, protams, nevar tikt cauri, bet diezgan tāds nopietns spiediens tagad ir no Krievijas puses, lai tieši ieņemtu Uražaine. Tagad sarežģītākā frontes daļa, tas ir Pakrovskas virziens, un to, ko mēs šeit redzam, atkal svarīgākais un smagākās kaujas notiek Tarieckas virzienā. Šeit gan arī ir pozitīvā lieta, arī šeit mēs redzam Ukrainas armijas pretuzbrukumu. Kā arī mēs redzam, ka kaujas atsākās uzbrukumi Kalinave, turpinās uzbrukums Vazdviženkai, Sokil, Jasnabrodivka, Krasnogorivka, visur turpinās kaujas, bet šeit izmaiņas taktiskajā situācijā nav. Kas notika pie Tarieckas? Pie Tarieckas arī nav lielas izmaiņas. Krievijas armija izdevās izlīdzināt frontes līniju šeit un ieņemt pozīciju te. Kāpēc mēs zinām par šo te pozīciju? Tāpēc, ka Ukrainas armijas droni tagad sit pa šito te pozīciju, kas nozīmē, ka Krievijas armija ir tur. Un, ja mēs paskatāmies ziņojumus par to, cik tālu Krievijas armija izdevās tikt šeit, šajā te zonā, tad, ja mēs paskatāmies, tad palielinājums, tad šis te mešs ir šis te mešs, šitien viņš sākās. Un starp ziņojumiem ir divu ielu nosaukumi, Miru un Kijevskaja. Ziļēne pat netiek minēta, kas nozīmē, ka kaujas notiek aptuveni šajā te rajonā, un tas nozīmē, ka Krievijas armija ir ienākusi pie Vņične, un tad kaujas jau notiek šajā apdzīvotajā vietā. Situācijā starp Novoaleksandrovku un Zdviženku ir vairāk noskaidrojusies. Šī te pelēkā zona, laikam mēs viņu noņemsim uz nākošu raidījumu. Jo kas notika pie šīs aizsardzības pozīcijas Ukraiņu, šeit mēs redzējām Krievu diversijas un izlūkošanas grupas. Protams, tas nav nekāds nopietnais uzbrukums, bet mēs redzam, ka Krievijas armija taustās, meklē tad precīzi, kur ir Ukraiņu pozīcijas, un tad mēs redzēsim visdrīzāk uzbrukumu gan ziemeļu virzienā, gan arī uzbrukumu uz šīm te divām pozīcijām. Jo bez šo pozīciju ieņemšanās, protams, ka Krievijas armija nekur īpaši tālu šeit tikt nevar, jo pati var dabūt uzbrukumu flangā. Krasnogorivkā turpinās uzbrukums šeit, pilsētas rietumos, un apstiprinājās informācija, diemžēl, par ieņemtajām ēkām šeit Krasnogorivkā, tā kā principā ja šīs ēkas tūlīt neizdosies atsist, vienīgais, kas Ukrainas armijai šeit paliek, viņiem tomēr būs jāatkāpjas no Krasnogorivkas, jo nekāda cita pozitīvā varianta un pozitīvo labo aizsardzības pozīciju šeit viņiem nav. Šī ir tā lielākā karte, un, diemžēl, ja Krievijas armija izdodas ieņemt šo te citadeli,
tad principā visas pārējās Krasnogorivkas ieņemšanas jautājums ir drīzāk tehniskās dabas jautājums, jo labu aizsardzības pozīciju šeit diemžēl nav. Sliktākais arī tas, ka līdz pat šitai te upei, kā viņam uz te iet, te arī nav nekādu labu Ukrainas armijas pozīciju, un normālās pozīcijas mums sākās tikai šeit, Aleksandropoļā šeit un Gostri šeit. Tā kā, diemžēl Krasnogorivkas zaudēšana, ja Ukrainas armija to zaudēs, būs diezgan negatīvi ietekmēs situāciju šajā virzienā. Tagad Časiv Jar, šoreiz par 2 dienām ziņojums. Tātad, ko mēs redzam šeit? Krievijas armija uzbruka Kaļiņivkā, viņi uzsāka arī uzbrukumu Časiv Jara gan kanālu rajonam, gan mežiem starp Kaļiņivku un Časiv Jaru. Aktivizējās abas divas armijas no Ivaņivskas līdz pat Kurģumivkai. Šeit uzbruk gan vieni, gan otri. Un, kā es jau stāstīju, tātad pie Vņičņe un pie Družbas, tad arī šeit Krievijas armija uzbruk, un te viņiem izdevās ieņemt daļu no teritorijas, kas ir kanāla austrumu pusē, ko Ukrainas armija te turēja arī diezgan sen. Visdrīzāk arī šeit, diemžēl, šī pozīcija tiks zaudēta. Tātad, kas te notika? Lielā izmaiņa ir viena, tātad Kaļiņivkā, te Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu, pagaidām ir miglātīts. Un tad, kā tad tas notika? Tad šeit Krievijas armija virzījās pa šo te ielu, un tad, līdz šī te pozīcija kaut kur ir aizgājusi. Vienlaicīgi mēs redzam, ka uzsākās šīs te aizsardzības pozīcijas šturmēšana, un te kanāla rajona ziemeļos, te Krievijas armija uzbruka principā 3 virzienos, šeit gar dzelzceļu un šitien te pilsētas rajona ziemeļos. Un principā ir daudz ziņojumi, ka šī teritorija ir Krievijas armijas pārvaldīšanā, bet pagaidām nav nekādu video un foto apstiprinājuma tam, ka šīs rajons ir nonācis Krievijas armijas rokās, izņemot to, ka viņi patiešām šeit ir uzbrukuši. Tāpat uzbrukums notika arī šeit, šajā te mežā. Arī par šo mežu tiek runāts, ka desantnieki Krievijas kontrolē, bet šeit nav nekāda apstiprinājuma, kā arī pelēkā zonā nonākusi atlikušā Kaļiņivkas daļa. Arī šeit tiek baumots par Krievijas armijas uzbrukumu, bet ne šeit mums nekāda video apstiprinājuma vai foto apstiprinājuma par Krievijas armijas virzību uz priekšu un kaut kādu kontroli par šiem rajoniem nav. Bet skaidrs, ka kaujas gan vienā, gan otrā notiek. Uz dienvidiem no kanāla rajona šī teritorija nav 100% Ukrainas armijas kontrolē, bet viņi ir noteikti, te nav Krievijas karaspēku. Ukrainas armija izdevās viņus atsviest atpakaļ aiz kanāla. Un, ja mēs paskatāmies, ir tāds interesants video, precīzāk, fotogrāfija tagad ir daļa no video, kur tad mēs redzam, ka Ukrainas armija kontrolē arī tā skaitā to, kas notiek trubā. Šajā te trubā, kas tad, kur tad kanāls, tad vairāk nav kanāls kā kanāls, bet viss ūdens aiziet šajās trubās. Šeit tagad ir sausuma periods, nekāda ūdens tur nav, tāpēc Krievijas karavīri tur slēpjas, bet uz priekšu viņi nekur tikt šeit nevar. Sieverskas virziens arī pa 2 dienām, kas notika šeit, pozitīvi Ukrainas armijai arī izdodās šādi tādi pretuzbrukumi. Neskaidra situācija Bielogorivkā, reāli lielākais uzbrukums notiek Razdolivkai, te ir smagākā un galvenā kauja, un vakar atsākās kaujas pie Spirne. Tātad pie Bielogorivkas atkal Terikons ir nonācis pelēkajā zonā, nav apstiprinājumi, ka Krievijas armija to kontrolē. Tad rīt nomainīšu bildi, lai viņa vairāk atbilstu situācijai, kura tad reāli ir. Šeit uzbrukumi, tad te mēs, kā jau stāstīju, te ir Ukrainas armijas neliels uzbrukums, kur viņiem izdevās pavirzīties uz priekšu pa mežu un ieņemt šo te pozīciju. Pie Razdolivkas mēs redzam uzbrukumus no dažādām pusēm.
gan šeit ir neapstiprinātā informācija, ka arī šo te rajonu kontrolē Krievijas armija, un jebkurā gadījumā mēs zinām, ka viņi plāno tagad ieņemt visu šo te teritoriju, ne tikai Razdoļivku, bet arī Ukrainas armijas pozīcijas, kas atrodas šeit. Un, diemžēl, pozīcijas, kas atrodas šeit, viņi jau ir ieņēmuši. Un, kā es teicu, vakar sākās uzbrukums Spirne, kuru mēs ļoti ilgi sen neredzējām. Un tad, kas notika šeit Krievijas armija uzbruka šādā te veidā, un tad izsēdināja kainiekus te, un tad viņi, pagaidām nav apstiprināts, bet kā minimums viņi šeit atrodas, un tad Ukrainas armija šeit ar viņiem vajadzēs cīnīties. Kā mēs to zinām? Elementāri pēc dronu triecieniem pa uzbrukošu Krievijas armijas vienību, tad mēs redzam, kur viņi virzies un kur viņi atrodas tagad. Tātad situācija šeit ir visdrīzāk tas, ko mēs redzam. Mēs redzēsim Razdoļivkas ieņemšanu, un pēc Razdoļivkas tad attiecīgi nākošie mērķi būs Fjodorovka un Pereziņa. Attiecīgi, ja Krievijas armija izdodas ieņemt Spirne, protams, ka nākošais uzbrukums ir Viemka, un tad ir Ivana Darivka. Un, ja Krievijas armija izdodas iziet uz šo te pozīciju, skaidrs, ka Sieversks tas ir tas, kas būs nākošais. Bet, lai viņiem virzīties uz priekšu, viņiem noteikti ir jāiet arī uz rietumiem, Vasyukivka un Paziena. Tās ir tās vietas, kuras viņiem arī ir jāieņem, lai viņi varētu sākt virzību uz Sieversku. Tā kā jūs saprotat, šeit ir līdz tādai situācijai vēl tālu, pagaidām kaujas notiek pie Spirnēm. Kupianskas virziens šeit mums ir galvenā vieta un galvenais mērķis vēl joprojām ir Barova, jo mēs redzam, ka tilti pie Barovas tiek medīti un iznīcināti, un tad mēs redzam situācijas izmaiņas pie Siņkivkas, šeit lejā pie Novodanilivkas un pie Plešķankas, kā arī divas vietas, kur notiek kaujas, bet mēs nezinām par rezultātiem, tā ir Stiļmahivka un Pišķane. Tad šajā rajonā notika viens vakar prezidents Zelenskis noņēma ģenerāli Juriju Sodoļu, kas komandēja Horcica operacionālo strateģisko grupējumu, un viņa vietā nozīmēja Andriju Gnatavu. Tātad jaunais ģenerālis, cerēsim, ka viņš šeit savedīs kārtību, jo tas ziņojums, kas parādījās internetā, bija tās diezgan neglēmošs ģenerālim Sodolim, jo 12. brigādes štāba priekšnieks pasūdzējās, ka šis ģenerālis ir atbildīgs par vairāk ukraiņu nāvi nekā krievi, kas nozīmē, ka viņa nemākulīgā vadība pie tā ir novedusi. Vēlēsim veiksmi jaunam komandierim. Izmaiņas frontes līnijā. Šeit Krievijas armija pavirzījās pa šo te mežiņos priekšu, un te mēs redzam vairāki tādi Krievijas armija mēģinājumi šeit bija, un visdrīzāk viņi to pašu arī turpinās darīt šajā virzienā. Vēl viena virzība uz priekšu ir pie Karmaziņivkas, un tad lielākās kaujas notiek pie Stiļmahivkas, un te tā situācija ir tāda, ka nav precīzas informācijas, Stiļmahivkas dienvidu daļa ir pelēkajā zonā. Cerēsim, ka rīt mums būs precīzāka informācija, un tad es varēšu pastāstīt, kā tad attīstās kaujas šeit. Harkivas virziens arī par 2 dienām, tātad vakar jau ātri pieskāros, pozitīvā situācija ir gan pie Gluboki, gan pie Staricas, gan vēl labāka. Šeit ir 2 dienu uzbrukumu apkopojums par situāciju Vavčanskā. Un tas, ko mēs šeit redzam, Ukrainas armija vēl joprojām turpina pumpēt spēkus iekšā, kā minimums šeit parādījās 17. tanku brigāde. Un, ja mēs paskatāmies uz to, kāda ir situācija, tad situācija Vavčanska virzienā personāla skaitliskajā sastāvā. Tie ir aptuvenie dati, bet viņi atspoguļo to vienību daudzumu, ko mēs redzam abos divos virzienos. Tātad Vavčanskas pusē situācija ir 5-1 Ukrainai par labu, Lipci virzienā 3-1 Ukrainai par labu. Kas nozīmē, ka uzbrukums šeit briest, un es nedomāju, ka mums to vajadzēs ilgi gaidīt. Tātad pie Vavčanskas, atceraties, vairākas reizes rādīju video
fotogrāfijas no video, kur parādīja, tad, kā Ukrainu droni iznīcina Krievu inženieru tehniku. Patiešām Krievijas armija būvē aizsardzības pozīcijas šeit. Jā, piedodiet, vispirms tad Vovčanskā kaujas mums notiek te. Tātad Ukraiņi ir ieņēmuši Cihie. Viņiem ir tūlīt pastāstīšu par veiksmīgām kaujām šeit, un tad kaujas notiek šitien te centrā. Krievijas armija būvē savas aizsardzības pozīciju. Viena līnija ir šeit, arī viss absolūti loģisks, tā ir augstiene, kas tad kontrolē visu apvidu, pietuvojoties pie šīm pozīcijām. Un otrā vieta ir pie Pļiķeņivkas, jo šeit ir mežs, kas ļaus veikt pārapgādi šīm vienībām, kā arī atklātais laukums, kur tad viņi varēs izveidot labākas aizsardzības pozīcijas. Šobrīd Ukraiņiem ir jāfokusējas uz Vovčanska, ar to arī ir jāsāk. Šī ir interesanta fotogrāfija par to, kādas ir aizsardzības pozīcijas šeit tika izveidotas un ko mēs te redzam. Mēs te redzam, ka puķa zobi vienā vietā ir salikti, bet tie nav savienoti ar ķēdēm un tādā veidā, reāli tas nav šķērslis. Un te mēs redzam, ir vairākas vietas, kur tie puķa zobi ir vienkārši sakrauti kaudzēs, bet aizsardzības pozīcijas šeit patiesībā nebija izveidotas līdz galam. Tad atgriežoties pie tā, ka Ukrainas armija iespējams gatavojas šeit uzbrukumam, to apstiprina netieši arī Krievijas armijas apšaudes, jo tas, ko mēs te redzam, protams, apšaude Harkivā, apšaude Slacina, šeit iet runa par iespējamu Ukrainas armijas vienības štābu iznīcināšanu, bet pārējo, ko mēs redzam uzbrukumus gar frontes līniju, kas visdrīzāk arī parāda Ukrainas armijas vienību koncentrēšanas vietas, kuriem tad tagad arī uzbruk Krievijas aviācija, tādā veidā bremzējot un aizkavējot viņu virzību uz priekšu. Izmaiņas situācija, tātad pie Livci šī ir tā vieta apstiprinājusi atkal tā vieta pie Glubokie, bet kopumā šeit izmaiņu taktiskajā situācijā nav daudz. Pie Vovčanskas pirmā izmaiņa ir pie Staricas, šeit atsevišķi ir jārunā, jo šeit Ukrainas armijai izdevās tikt pāri upei un tad ieņemt nelielo placdarmu pie Staricas. Precīzas informācijas par šo vietu nav tā, ka būtu ļoti daudz, bet jau tas fakts, ka Ukrainas armija izdodās forsēt upi un uzsākt darbu kaujas otrajā pusē, tas ir pozitīvi. Tad Ukrainas armija ir panākumi šeit, parādīšu to nākošajā slaidā. Un atkal Krievijas armija koncentrē savus uzbrukumus šitien te pie Bačkove. Kāpēc un kas šeit notiek? Ja jūs atceraties, tad agrāk Ukrainas armija bija izveidojuši pārceltuves šitien te pie Cihie un Vovčanski hutori. Tagad pārceltuves visdrīzāk atrodas šeit. Un tad šīm te pārceltuvēm Krievijas armija arī uzbruk. Kāpēc? Tālāk no frontes līnijas, jo Krievijas artilērija ir safokusēta šeit, viņas diez vai ir daudz artilērijas šeit, te var darboties tikai aviācija. Tad Ukrainas armija no saviem rajoniem pārvieto vienības uz šeieni un tad tālāk turpina uzbrukumus, lai pārņemtu savā kontrolē šo te teritoriju, lai kontrolētu vairāk teritorijas aiz Vovča upes. Jā, šeit ir arī izmaiņa teritorija, šo te teritoriju vairāk nekontrolē Krievijas armija, mums ir tikai jāsagaida atzinumu un apstiprinājumu tam, ka Ukrainas armija kontrolē visu šo teritoriju līdz robežai, ieskaitot arī šo te mežu. Jā, tagad Vovčanska. Pie Vovčanskas mums ir, es gribētu parādīt vienu lietu, lai cilvēki saprastu, cik sarežģīti Ukrainas armijai ir cīnīties šeit. Es sākšu ar Krievijas FAB bumbu uzbrukumu, un te mēs redzam pirmās divas bumbas. Šeit kopumā ir 5 bumbas, ko Krievijas aviācija ielika vienā mājā. Un te mēs redzam nākošo bumbu, kas lido, un visas 5 trāpa ļoti precīzi vienā ēkā. Un tā ēka mums ir šitien te. Un tās pirmās bija 5 bumbas, kas trāpīja šeit, un kopumā 17. jūnijā 2 stundu laikā Krievijas aviācija šitajā te rajonā ir ielikuši 19 bumbas. Kas nozīmē, šeit ir ļoti smaga situācija Ukrainas armijai, smaga bombardēšana.
Nu, vienīgais pozitīvais pagaidām ir tas, ka tās ir FAB 500, bet nevis FAB 3000. Tāpēc, jā, te nav nekāda tāda viegla pastaiga, un Ukrainas armija ir sarežģīti vienkārši pat noturēt savas pozīcijas, nevis virzīties uz priekšu. Bet ir Ukrainas armija arī laba virzība uz priekšu, un tā ir šeit. Un ja par šito te rajonu, visdrīzāk mēs kaut kur zemapziņā zinājām, ka Ukraiņi to kontrolē, tad šeit notika uzbrukums, un tad, kā mēs redzam, tad šī uzbrukuma rezultātā Ukrainas armijai izdevās pārņemt savā kontrolē diezgan lielu Vovčanskas austrumu daļu. Principā Krievijas armijai šeit ir palikušas divas pozīcijas. Viena ir tās agregātu rūpnīca, un otra pozīcija ir pie kapiem. Tās ir tādas divas pozīcijas, kuras tad Krievijas armija mēģinās šeit noturēt. Visdrīzāk Ukrainas armija, viņi turpina šeit kaujas arī agregātu rūpnīcā, bet viņu plāns ir uzbrukt šādā te veidā, lai pārgriezt šito te apgādes artēriju, kas tad apgādā šo te teritoriju. Un principā, ja Ukrainas armija izdodās uzbrukums šeit, tad, principā visi šitie Krievijas armijas karavīri, kas atrodas šeit, viņi arī zināmā mērā nonāk aplenkumā. Jebkurā gadījumā pozitīvas attīstības tendences Vovčanskā, cerēsim, ka tā tas arī turpinās. Divi vārdi par sumiem. Sumi arī neko sen nestāstīju. Šeit ir sumi. Ko mēs šeit redzam? Mēs šeit redzam ļoti lielu spēku koncentrāciju, kādu mēs neredzējām agrāk. Mēs šeit redzam 1, 2, 3, 4 mehanizētās brigādes, vienu teritoriālo brigādi klāt pie brigādes, kas bija iepriekš, un veselu artilērijas brigādi, tas ir papildus tai artilērija, kura ir katras brigādes sastāvā. Tā kā principā šajā virzienā Ukraiņi ir sakoncentrējuši ļoti lielus spēkus, un vai viņi gatavojas pretinieka uzbrukuma atvairīšanai, vai teorētiski viņi varētu veikt arī kaut kādu ierobežotu taktisku operāciju šajā virzienā, piemēram, uz Sudžu vai uz kaut kādu citu rajonu. Jā, un tad sen nekas nebija no Baltkrievijas. Baltkrievijā, tagad jau kādu laiku atpakaļ, tad viņu bruņotie spēki pacēla jaunu kaujas gatavības pārbaudi ir veids savām vienībām. Un tad atkal imitē, ka iespējams, ka viņi iesaistīsies kaujas darbībā šajā rajonā. Un ir tāds viens interesants no krievu blogera paziņojums, kad viņš pasaka, ka šeit ir parādījusies 300 Kanādas speciālo spēku karavīru, kuri ieradās ar inspekciju uz Ukrainas Baltkrievijas robežu, lai pārbaudītu, kā tad tika izbūvētas aizsardzības pozīcijas šitien te. Nedomāju, ka Kanādas speciālo spēku karavīri ar to nodarbosies, bet kur ir taisnība, pēc tā, ko mēs redzējām uz Krievijas-Ukrainas ziemeļu robežas, pārbaudīt, kas notiek ar aizsardzības pozīcijām uz Ukrainas Baltkrievijas robežas, noteikti vajadzētu. Jā, tas atkal, piedodiet, ilgs ziņojums, bet gribējās pastāstīt par visiem jaunumiem, un tad galvenā lieta atkal ir plāns par miera sarunām ar Krieviju, ar Maskavu, un tad tas ir pagaidām tikai teorētiskais plāns, kas ir Trumpa galdā. Ne Trumps ir prezidents, viņam vēl jāvinnē vēlēšanas, un viņam, protams, ir jāakceptē plānu. Bet mēs dabūjām ieskatu tajā, kā daļa no ASV politisko aprindu redz turpmāko Krievijas-Ukrainas konflikta attīstību, un ir absolūti skaidrs, ka Ukraina īpaši ar tādu redzējumu nebūs laimīga. Es domāju, ka mums parādīsies vairāk informācijas par šo te plānu kā tādu un par attieksmi un iespējamo šī plāna virzību. Par to noteikti es pastāstīšu sestdien TV24 kanālā, jo noteikti tādu ziņu palaist garām es nevarēšu. Bet šodienai man tas ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!